Šis būs stāsts par Kamerūnu, valsti pašā Āfrikas viducī pie Atlantijas okeāna. Kas mums lika braukt uz Kamerūnu? Katrs no mums dodās savu mērķu vadīts. Mārtiņš un Ēriks grib saprast Kamerūnas virtuvi, Kristīna fotografēt un Eģis meklēt zeltu. Kristīna un Eģis ir mana ģimene, foršākie un vienlaikus arī grūtākie ceļbiedri. Mans vārds ir Miks. Esmu atgriezies Āfrikā dokumentēt vietējās tradīcijas. Viss turpmākais būs mans stāsts par Kamerūnu pirmajā personā. 23 dienu laikā mēs daudz ēdām zivis, rāpāmies vulkānā, svinējām 8. martu, ložņājām pa lietusmežu, gājām baznīcā, braucām pie Darela aprakstītā Bafutas fona, dzērām kukurūzas vīnu karaļu svētkos, grauzdējām pašlasītu kafiju un vārījām krabjus. Bet par visu pēc kārtas. Nu labrīt! Taisamies pamest šo vulkānisko pilsētu, tāpēc rīta agrumā iznācām iefilmēt dažus nenofilmētos kadrus. Esam jau apraduši ar mitrumu un karstumu un iemācījušies nepievērst uzmanību tam, ka visu laiku esam sasvīduši. Skaties, tur uz ūdeni. Jā. Mik, Šodien mēs dosimies iekšzemē uz lietusmežiem. Ceļa mērķis ir Korup Nacionālais parks. Tālāk Džordžs mūs atgādā līdz kaimiņu pilsētai, un mēs autoostā tālāk līkstam speciālo transportu. Speciālais transports nozīmē, ka auto ir 100 reizes pārmetināts, paaugstināts, un no tā ir izmests viss liekais. Šoferis parasti ir jaunāks par savu mašīnu. Tā ir arī šoreiz. 35,000 and go. The tire is broken. izskatās, ka tas jāpaliek, īstenībā tas smird. Kā tev patīk šitas brauciens, Eģim? Labi, tikai šī mašīna īpaši patīk. Paliekam Mundembā. Šeit ir Korup parka administrācija, kurā mums jāpērk ieejas biļetes un jāsaskaņo filmēšana.
Cilvēku šeit ir daudz draudzīgāk nekā okeāna piekrastē. Viesnīcā ir jauns kondicionieris, toties ūdensvads ir saplīsis. Lietus meža tuvums katru vakaru izraisa neticami spēcīgas lietus gāzes, tāpēc var jau arī mazgāties lietū. So women, boy wake up to go stand while your mommy they can meet up with. All women there for grandstand, una ready for una various groups. Mommy SGO, Mommy Delegate, Mommy Mayor, Mommy Akanang, Mommy Atali, and all Minat women. Now we the first group. Uzminiet, kāpēc ir sapulcējušies šie ļaudis. Jūs neticēsiet tāpat kā es neticēju, bet tā ir taisnība. Lai dzīvo 8. marts, Starptautiskā sieviešu diena. Followed by the Balodo Women's Group, Mundemba. The big dress in a mixture of toppers, skirt and blouse. Now followed by the Fuwang women. Lovely sisters meeting from Bono, they look really lovely. You see Madame Sakwe and her friends heading the group. And then the Association des ressortissants de la région de l'Ouest de Mundemba. Women are very young women. We pray and we hope that we have a grow with a loving attitude where God don't put her in every woman. They not only be lovely, they be very dynamic, hardworking, industrious. Each of them will be very craft oriented. If you see Mami Asonga Day from the same group. We have the Noble Ladies Association approaching. And the name dog, noble as appearance. Like this is a very noble woman just for the appearance. And they will promise we say, doing everything for this day. The women they working, they not there for match. After matching, they always reflect on the theme of this day for see how they promote this particular woman day. Can we clap for them, please? That's what we clap for the Noble Ladies, young and noble. They dress in a different way. They have black trousers and jumpers. Of this day for see how they promote this particular woman day. Can we clap for them, please? That's what we clap for the Noble Ladies, young and noble. Say 5 o'clock. For under the tree, Bessie place here. For under that tree. Announcer.
we nama Yesu bela. Nasangina loba. Nama Yesu, nama sango. Nasangina loba. Nama Yesu. Meanwhile, dance groups are made us now get ready. Progressive Sisters Bulu, please. Nama Yesu, nama sango. The first group will come now. SG Soft Women, Fabe. Gone are the days. Gone are the days when we sit and wait for our husbands and the government to help us. Women of 21st century, change your ways. Gone are the days. Gone are the days when we sit and wait for our husbands and the government to help us. Women of 21st century, change your ways. For our husbands have done their best, for the government have done their own, for our future to be bright. Now this is the time to fight for future, for tomorrow is prepared today. Ikasa women, thank you now. Ikasa women, on our time don't reach. The progressive women for dancing, when I get ready for enter. Progressive Sisters of Bulu.
second set of prizes now. The sack race. Bima women, bend down women. Ir 8 no rīta, un mēs dodamies iekšā Lietus mežā Korupu Nacionālajā parkā. Esam sadalījušies divās grupās. Es ar Kristīnu un Eģu veiksim mierīgu pārgājienu ap 15 km dienā un nakšņosim vienu nakti. Ēriks ar Mārtiņu veiks ekstrēmāku pārgājienu. Viņi iegāja mežā jau 5 no rīta un nakšņos 2 naktis. Esam nolīguši gidu un nesēju, kas nes mūsu telti un matračus, bet paši nokrāvušies ar ūdens krājumiem, jo Lietus mežs ir sutīgs kā pirts, ap 38 grādus karsts un jādzer būs daudz. Parks ir dibināts 1986. gadā un savulaik bijis labi attīstīts, pateicoties starptautiskajam Korupu finansējuma projektam. Te ciemojas pat princis Čārls, par ko liecina šī aizaugusī zīme. 2003. gadā Korupu finansēšanas projekts beidzies, un tas ir labi redzams dabā. Viss ir sabrucis, takas aizkritušas kokiem, dzīvnieki nav redzami. Būt jau te viņi ir, bet malu mednieki vajāti, tie ir tramīgi un nav tik viegli pamanāmi. Are you not tired? Vai tu neesi nogurs, Eģiņ? Nav! Uzvadību, gatavību, start! Nometnē satiekam holandiešu meiteni, kas izliek džungļos fotokameras dzīvnieku izpētes nolūkos. Zinot attēlu uzņemšanas laiku un piesaistītos klimata datus, var daudz ko secināt par dzīvnieku kustību parkā. Dažas bildes ir tiešām amizantas. Zibspulces pieķertie dzīvnieki skatās kamerā tik cilvēcīgu skatienu, gluži kā paparacī pieķertas slavenības. Like the ones that we got from the elephant, because one of the elephants actually destroyed our camera. So we got some nice photos of that. Sāk līt, un tā ir lieliski iespēja nosnausties Diendusā. Pēc lietus mežs izskatās kā nolakots un dveš spēcīgu tropisko ziedu dvaku. Veiksim vieglu 3 km aplietu nometni ar mērķi līdz tumsai ieraudzīt koku lapotnēs kādu kolubus sugas pērtiķi. Šī mazā mājiņa ir termītu pūznis. Termīti ir vienīgās dzīvās radības, neskaitot cilvēks, protams, kas savām mājām ceļ lietu novadošus jumtus. Reku viņš lēkā, Eģis arī redz. Tas ir pilnīgi neciešami. Kristīna un Eģis pērtiķus redz, es nē. Lai kā es blisinos lapotnē, kas atrodas 6 stāvu mājas augstumā virs mūsu galvām, neko pamanīt nevar. Kauns. Divas reizes redzēju. Mazus mērkaķīšus, kur ar astēm šitā te ķibinājās uz zariem un lēkāja virsū. Arī labu nakti, čalīs. Arī labu nakti. Viņam pūks. Viņš ar pūks. Lats, ko dod. Pēc puskilometra gids ir pamanījis alā sikspārņus. Šī sikspārņu suga šķiet pieder pie vespera sikspārņu ģinnes. Ap 300 sugu plašās ģinnes pārstāvi dzīvo visos kontinentos, izņemot Antarktīdu. Spriežot pēc lieluma, šie vespera sikspārņi varētu pārtikt no sīkiem insektiem, taču lielākie ģinnes pārstāvi reizēm ķer mazus putnus un pat zivis. Drīz uzlidoja sikspārņus virsū.
Atpūšoties pie upes, mūsu gids pamanās noķert aizdomīgāko radījumu Korupu parkā. Iepazīstieties, pigmeju hameleons, pašlaik izliekas par nokaltušu lapu. Redzot, ka nekādas straujas briesmas nedraud, mūsu draugs mēģina piesardzīgi notīties. Paskatīsimies, vai viņš mainīs krāsu. Mēs redzam, ka viņam nav tīra sirdsapziņa, tomēr esam kārtīgi un noliekam hameleonu tieši tajā pašā vietā, kur atradām. Atā, mūsu mēs esam tevi izpētījuši. Tā kā mēs nācām uz to pusi vakardien, mums bija bišķiņ bail iet pāri šim tiltam, bet tagad, tā kā mēs nākam apakaļ, mēs ar Edži sapratām, ka tas ir tīrais sniegs un ka tilts ir kaut kas absolūti mierīgs un skaists. Un ka džungļos mēs iemācījāmies drosmi, ko vēl? Jā. Izturību. Jā, un nebaidību. Nebaidīties no nezināmā. Jā. Un uzzinājām pāris jaunas lietas. Jā, es gribu iet lejā pēc tam.